Valsti vēlas līdzi ņemt atmiņas tikai par to visu labāko, kas ir Latvijā. Par to, kas nav Palestīnā, mežu, ezeru, jūru un labu laiku. Viss bija kārtībā, viss bija labi. Vēlos paņemt līdzi mieru un dāvanu mammai. Pēc ekskursijas bērni un citi klātesošie ķērās pie sauļu izkrāsošanas. Piemēram, manējā iznāca šādi. 2 nedēļu laikā bērni mitinājās rehabilitācijas centrā Jūrmalā Dubultos. Tur viņi guva psihologu un citu speciālistu aprūpi. Bērni apmeklēja arī dažādus muzejus un ievērības cienīgas vietas visā Latvijā. Priecājamies un esam ļoti gandarīti, ka bērniem ir smaidīgas acis. Un tas, ka mēs nevaram izglābt visu un nevar atrisināt šis jautājums, jo to, ka viņi raksta Free Palestīna, tas ir ļoti norāda, ko mēs nevaram izdarīt. Bet mēs ļoti daudz ko varam izdarīt, palīdzēt un darīt dažas dienas viņus laimīgus. Par spīti tam, ka šiem bērniem jāatgriežas kara izpostītā valstī, viņu ilgas pēc mājām tas nemazina. Kārlis Golbergs, Kristapsons, Andris Jasīnskis, LNT. Pēdējā laika traģiskākajā avārijā Talsu rajonā cietuši 7